par zobu implantiem. Jo man ir tāds diskomforts, es nevaru, tā kā TikTok specis, ja viņš bez zobiem laiž, man tā ir baigākā problēma. Tā ir problēma, bet ir jāvar pastaigāt bez zobiem tos mēnešus. Jo man tas zobārs ir tāds, ka viņš nekad bez zobiem man no kabineta nav izlaidis. Tad tas arī ir baigais pluss. Diemžēl tas ir baigais mīnus. Man tur bija problēma, ka man izkrita daži. Es viņam aizvedu viņus atpakaļ. Viņš man iestrūvēja resnāk. Un šeit arī mēs nonācām pie mīnusa. Izkrita ārā. Kāpēc izkrita? Ņemam betona stabu, iebetonējam zemē. Betons mīksts, stabs kustās, ja? Tāpatās jums ir ieskrūvēts. Nekas nav saudzis. Tas ir tas pats kā mīkstā betonā stabs. Lai stabs turētos, viņam ir jāstāv stabili, nedrīkst kustēties, lai viņš iebetonētos. Tāpat ir ar implantu. Viņam jāstāv mierā, nekādas mikrokustības, kamēr viņš 4 mēnešus nav ieaudzis. Lūk, ir salīdzinājums ar manu Turcijas klīniku un ar Latviju. Tālūk.